banda aizskārt divas lietas, kuras esam citur dzirdējuši un īstenībā dažādas telefonu sarunās ar cilvēkiem. Viņi saka tā, ko jūs te runājat par demogrāfiju vispār, jā, vai neaizbraukšanu, ir tikai divas lietas. Viens ir darbs, un otrs ir mājoklis. Un ja tās divas lietas, teiksim, cilvēkam šķiet drošs, ka kaut pārējais viņam šķiet pakārtots. Ne, nu kas par to tēmu grib izvērsties? Labprāt varētu dzirdēt. Es tiešām diezgan uzstājīgi to viedokli esmu dzirdējis, ka viss pārējais ir tas, kas tur ir pakārtots, jo, diemžēl, Latvija tajos 2 gados šīs divas lietas ir zaudējusi visvairāk. Mājokļa kredīts nevar samaksāt, darba nav, nu tātad, ko jūs no tajā mēram gribat. Bet varbūt Āvis gribēja kaut ko teikt, un nezinu, par Igaunijas sistēmu, viņiem, man liekas, sen diezgan darbojās atbalsta kredīti, man liekas, procents dzēš tur kaut kā tur mājokļu. Mēs šeit jau, es saku vēlreiz, minējam tikai dažs tāds provokatīvāks jautājums, vai lai parādītu, cik plašs tas jautājumu loks, par ko var runāt. Viena no idejām, par ko mēs sniedzām arī priekšlikumus, bet, diemžēl, valdošie nebija mieru, bet es domāju, ka agri vai vēl tiks iedibināts Latvijā tomēr minimālā neaizskaramā platība. Un tā ir tāda programmiska lieta un tāda filozofiska lieta, ka vajadzētu būt tomēr kaut kāds minimālais platības apjoms uz cilvēku. Ja cilvēks tiek galā ar šīs platības komunāliem maksājumiem, tad viņam nevar atņemt to platību. Tas tomēr tev dotu pietiekami lielu noturību un pārliecību, ja, ka pat ja neveiksies kādā brīdī tev ar bankas kredīta izmaksu, bet tas mājokļa lielums, salīdzinot ar tavas ģimenes lielumu, atbilst likumā noteiktai minimālai garantētai neatņemamai platībai, nu, tad tu vari tomēr ar to strādāt, un tev nav tā, ka tev ar 3 vai 5 bērniem izpako ārā uz ielas un iet pie pašvaldības, lai pašvaldība meklē kaut kādu risinājumu. Mums nav iedibināts tas, kas izriet nedaudz, man šķiet, tas tomēr izriet arī no mūsu satversmes, ka katram cilvēkam ir tiesības uz mājokli. Ja? Nu, ja tev ir tiesības uz mājokli, tad droši vien vajadzētu eksistēt kaut kādai tādai zemākai robežai, pie kuras, ja tu spēj samaksāt elektrību, ūdeni, viss tas, kas ir komunālā pakete, ka tev viņi nevar atņemt. Ja? Tas nozīmē, ka bankas arī būtu spiestas tomēr kaut kā savādāk sākt skatīties